Sākam 3. novembrā ar kārtas plenāru sēdi. Vārds ministra prezidenta amata kandidātam Valdim Dombrovskim. Šodien jaunievēlētajai Saeimai jāpieņem pirmais svarīgais lēmums, kas tieši ietekmēs mūsu ikdienu un ikvienu Latvijas iedzīvotāju dzīvi. Jaunas valdības apstiprināšana ir ne tikai uzticības balsojums nākamajiem ministriem un valdības vadītājam. Tas ir arī mandāts turpmākajam darbam nākošo 4 gadu garumā. Tikai ar šādu uzstādījumu un apņēmību ikvienam nākamajam ministru prezidentam ir pietiekams pamats kāpt Saeimas tribīnē un pieteikt savu ministru kabinetu. Mēs esam vienojušies strādāt Latvijas nacionālajai vienotībai un izaugsmei, veidot Latviju, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela, pārtikus un droši par nākotni, nostiprināt Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kur raksturo laba pārvaldība, tiesiskums un sociāla atbildība, kas ietver arī rūpes par cilvēku resursu atjaunošanu un tautas ataudzi. Mana pirmā valdība uzņēmās valsts vadību laikā, kad vara prasīja atbildību un rīcību, nekavējoties un uzreiz. Ekonomikas pārkarsēšana un trekno gadu uzdzīve bija novedusi Latviju pie tā, ka 2009. gada martā valsts ekonomika un finanses faktiski atradās brīvā kritienā. Šis kritiens bija jāaptur, jo cena par neveiksmi būtu bijusi valsts nekavējoša maksātnespēja. Nav šaubu, ka līdz šim uzņemtais reformu kurs ir jāturpina. Tomēr, neraugoties uz jau paveiktajām reformām, Latvija daudzos svarīgos ekonomiskos un sociālos rādītājos joprojām atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Pirmie krīzes pārvarēšanas rezultāti vieš optimismu, tomēr šī izaugsme vēl joprojām ir ļoti trausla un pat niecīgas svārstības var izraisīt negatīvas sekas. Pirmie reformu rezultāti jau nes augļus, tomēr priecāties šobrīd ir pāragri. Jo atcerēsimies, ka svarīgākais fiskālais rādītājs, budžeta deficīts, joprojām 3-kārt pārsniedz ieejai Eirozonā pieļaujamo līmeni. Spēja nodrošināt fiskālo disciplīnu un perspektīvā valsts ārējā parāda samazināšanu būs vēl viens pierādījums starptautiskajai sabiedrībai, ka Latvija ir valsts, kas spēj sasniegt izvirzītos mērķus un ir droša vieta investīcijām, ekonomikā un noguldījumiem bankās. Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Jūs šīs dienas balsojums par valdības apstiprināšanu ir arī lēmums par Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas turpināšanu un sekmīgu pabeigšanu, par esošās ārpolitikas un drošības politikas pārmantojamību. Aicinu jūs balsot par valdības sastāvu un veicamajiem uzdevumiem. Paldies par uzmanību. Paldies ministra prezidenta amata kandidātam. Līdz ar to visu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 35 lēmumu projekts pieņemts. Ministru kabinetam uzticība izteikta. Apsveicu ministru prezidentu Valdu Dombrovski un jauno ministru kabinetu. Līdz ar to